Dārgie draugi, ja esat palaiduši garām iepriekšējās sērijas, īsumā pastāstīšu. Nesen devos uz burvīgu Meksikas salu, lai filmētu savu drauga kāzas. Tur man bija iespēja izbaudīt salas stilīgās ieliņas, krāšņos saulrietus un pat tās aizraujošo nakts dzīvi. Taču, kad pienāca lielā diena, notika pavisam kaut kas negaidīts. Tropisks lietus un spēcīgs vējš pārsteidz mūs nesagatavotus. Līgava bija pārliecināta, ka viss ir sabojāts, bet vietējie kāds plānotāji teica, ka, lai neuztraucās, jāpagaida 1 stunda un viss nomierināsies. Un tā arī notika. Lietus piemira, vējš norima un, neskatoties uz mākoņaino laiku, svinības varēja turpināties. Tas tikai apliecināja, ka katrs izaicinājums var kļūt par daļu no neaizmirstama stāsta. Estar despierto contigo, vida, al amanecer, es lo mejor para mí, el despertar junto a ti. Penas y horas completas las haces desvanecer, como la lluvia de ayer, regresa el sol cada vez. Siento, mi amor, junto a ti, a donde vayas a estar, que sea pueblo o ciudad, si en el bosque o en el mar. Quiero estar junto a ti, a donde vayas a estar, sea París o Milán, Chihuahua o Culiacán. Estar despierto contigo, vida, al amanecer, es lo mejor para mí, el despertar junto a ti. Penas y horas completas las haces desvanecer, como la lluvia de ayer, regresa el sol cada vez. Siento, mi amor, junto a ti, a donde vayas a estar, que sea pueblo o ciudad, si en el bosque o en el mar. Quiero estar junto a ti, a donde vayas a estar, sea París o Milán, Chihuahua o Culiacán. Pēc neaizmirstamām kāzas svinībām nākamajā rītā devos pastaigā, lai vēl pēdējo reizi izbaudītu salu un iepazītos ar vietējo dzīvi. Diemžēl šī bija man pēdējā diena un vakarā man gaidīja tāls ceļš atpakaļ uz Angliju.
Šīs salas vibes ir vienkārši fantastisks, ideāla vieta dzīvošanai. Kā redziet, šeit gandrīz nemaz nav automašīna, pārsvarā visi pārvietojās ar kvadricikliem. Smilšains ieliņas, ko ieskauj klusums un miers, šobrīd ir tukšas, jo visticamāk vietējie iedzīvotāji ir aizņemti darbā. Kas man īpaši patika, daudzām māju fasādēm ir skaisti zīmējumi un grafitī, kas piešķir ielām spilgtumu un īpašu šarmu. Beidzot nonāca līdz pludmalei un pamanīja, kā tā izskatās, ja netiek regulāri tīrīti no jūras nezālēm. Sapratu, ka vietējie laiku pa laikam to sakop, bet kāds tieši notiek, gan nezinu. Starp citu, šeit uz salas pat guļošie policisti ir īpaši. Izskatās smieklīgi, bet tiešām strādā. Pats to izbaudīju, kad vietējais taksis man ved uz villu. Lai maksimāli izbaudītu atlikušo laiku, pasēdēju ceļmalas kafejnīcā, paķēru Wi-Fi, pasauļojos pludmalē un nobaudīju gardas vietējās uzkodas. Ļoti žēl, ka šis ceļojums bija tik īss, bet tas paliks manā atmiņā kā viens no īpašākajiem. Esmu bezgalīgi pateicīgs Džordonam un viņa sievai par to, ka uzticēja man iemūžināt viņu kāzas dienu šajā brīnišķīgajā Holbošu salā. Vēlāk atvadījos no visiem un devos prom. Sajūta it kā atstāja savas mājas. Šī sala tik ļoti iepatikās, ka grūti pierast pie domas par atgriešanos lietainajā Anglijā. Pa ceļam uz Kankūnas lidostu man bija interesanti saruna ar vietējo taksistu un dienas laikā vēl paspēja aplūkot Meksikas ainavas. Šis ceļojums noteikti paliks manā atmiņā kā viens no īsākajiem, bet neaizmirstamākajiem piedzīvojumiem. Paldies, dārgie draugi, ka skatījāties un tiekamies nākamreiz!